ko, šodien būs neliels apskats par diviem vācu tādiem aparātiem. Abi vācu? Abi, vienas firmas, jā. Bet atšķirība ir tā, ka to es pirku mājā, un tas ir vācietis, bet beigās izrādījās, ka tomēr viņš nav Vācijā ražots īsti. Citur ražots, jā? Jā, viņš ir ražots Bangladešā. Un man nepatika ritens, man ļoti patīk viss. Bet man nepatīk, ka viņš ir ļoti defektains. Tāds, viņam visādi sīkumi, kas, bet ziniet... Kas tas tāds? Kā stūra? Tu ko, jocīgs esi? Nā, kas vai tad nav laba? Kā? Ko? Nu, kā? Kas? Stūra kā stūra? Nu, arī Ar divām priedēm nevar izbraukt. Kāpēc ar divām jābrauc? Brauc pa ceļu? Vai tad tev roku platums neatļauj turēt? Autobus aizķers. Nu, bet aizķers. Jo viņam Nu, pagaidi. Stūra tev liekas drusciņ pa platu tā kā, jā? Bet paskaties, viņš ir baiks, jā? Viņš ir melns baiks, kuram vajag... Nesmejies, skaties. Tu uzkāp, jā? Un kad tu brauc... Tad tu pārkrīt pār pa stūru. Amortizators strādā viss pa mēģu. Tas jau viss ir labi, jā. Bet, nu, kaut kā stūrī tev kaut kā pa šerpu. Pa šerpu. Es arī esmu pa šerpu. Nu, kāds ritens, tāds cilvēks. Tas ir atspoguļojums, nu... Nu, tevī. Jā, varbūt. Un tad... Tu pa durvīm pat nevari izvilkt viņu ārā. Nu, labi. Tev riepi jāņem nos, lai tu sagriez, lai tik pa durvīm. Es nevaru izbraukt arī caur vārtiņiem. Es nevaru izbraukt caur durvīm. Es viņus pa dzīvokļu durvīm nevaru izdabūt. Man tas ritens ir kaut kā jāsagriež. Tas troses, te iet eļļa cauri. Tas ir nav troses, tas ir eļļas hidro. Hidro, es zinu, jā. Jā, tas ir jau... Jā, šitas tev ir kaut kāds ritīgs modelis izdevies. Un, protams, es parādīšu viņam nopirku klāto pedāļus. Reku šeit ir ar radzēm smagos metāla pedāļus. Nomanīšu no tiem plastmasiem uz tiem smagajiem metāla. Tāpēc, ka viņiem ir radzes, un viņas ziemā būs superīgas. Jā, paskatīs, kā kvalitāte. Labas, ne? Cik viņas maksā? 19 eiro. Bet smagi un gultņiem labiem, tas nav tie plastmasi. Jā, kā es neslīdu. Jā, un es vēl gribu uzlikt gaismas, LED lādējumās. Divas tādas kā pantērē, kas braukšu, lai man viss ceļš ir gaišs. Bet tad tevi jālaiž lejā? Nu, ne. Sejā, rītiem braucēšu. Domā, ka es esmu dalbjums? Es zinu, kā lukturus jārolaiž tā, lai šoferim nespīd acīs, bet nē. Vai arī man nespīd, ka es rītiem braucu? Tas saucās lukturu korekcija. Ka tu, lukturus noregulē. Redzi, bet gaismu noliec riteni, kā mašīnām, un tad tu lukturus noregulē. Jā, un tad tu noregulē lukturus. 75 centimetri? Jā, lai šoferim nespīd acīs, tu noregulē vēl zemāk. 75 kā mašīnām. Lai arī man acīs nespīd, ka es ar riteni braucu pretīm tev. Labi. Jo ir daudz tādi. 75 centimetri. Ceļu tu redz. Tāpēc, kā mašīnas redz. Nu, un stāsts tālāk, kas jau tur ir. Nu, šitas ir jaunais, tā kā baiks, nu, tā kā velo. Nu, šis ir augstākas klases. Šim ir, šeit uzreiz ir jau lielā rumba un citi gultņi. Tam ir, viņam ir pneumo visā amortizācija. Pneumo slēgs, šī poga, kad tu ieslēdz, ja, viņš novloķē amortizātors un braucot, varu vienkārši atslēgt un tev viņi atkal strādā. Un te ir, tev uzpumpē to, tas ir gaisa amortizācija, viņa ir ļoti dārga. Un Shimano disku bremzes, viņam ir rumba, atvilgulinātā ritens ir ļoti viegls, viņš arī to maksā, to cenu. Un viņš iet ļoti mīksti. Un bremzes, un šeit atšķirās tam
šeit ļoti atceras tie paslēgi. Viņi ir augstākās klases. Redzi, viņš nav tā kā 2, šeit ir 1. Redzi, ieslēdz, to pašu ieslēdz. Ieslēdz un ieslēdz. Redzi, viņš nav tā kā... Un šeit ļoti maigi. Ja tu brauc, to vienu slēdzēju var paslēgt reiz 3 ātrumus. Nevajag katru reizi. Un viņš klusiņām strādā. Un viņam arī ir vācu švalbes riebas, kas ražot tieši Vācijā. Viņas ir, nav ķīnieši. Tam ir ķīniešu riebas, jā, nu tam ir ķīniešu kūbe riebas, kas nav ražots Vācijā. Tās maksā aptuveni 17 eiro viena riepa. Šī maksā 39 eiro viena riepa. Nu, tur ir atšķirība ļoti liela. Tās ir, nu, citas kvalitātes riepas. Kaut abām uzrakst tik kūbe, kad es zinu, ka viņas ir ražotas. Es jau apmēram zinu. Tas reizēm, ja ķīnieši arī sūdzēties. Jā, bet tas ir smarts riepas un viņas švalbes. Jā, šitās riepas ir, nu, vienkārši viņas ir vieglas, gumija viegliņa. Viņš ir domāts atvilināt svaru, tāpēc visiem jābūt svars, saproti. Nu, tad šādās vietās tagad ir mans, ja? Kā tā tavs? Es vakar uz mājām braukšu. Nē, tu nekur nebrauks. Kāpēc tev kaut kur jābrauc? Tu tas vakarā cienītais. Nē. Tu taču nemāc braukt. Es nemāku braukt. Ar autobusu atbrauc. Autobusu atbrauc. Šitas stāvēs. Nē. Es viņam stūru uzmetināšu šitādu pašu. Nopietni, ja? Un pieliekšu klaunu degunu un braukšu. Un vēl keponu ar propellerīti augšā. Kāpēc ne? Dopies? Jū.